Par gāzes importa aizliegumu no Krievijas. Tu biji ēnu ziņotājs no ICR grupas puses un INTA komiteja, kas ir starptautiskās tirdzniecības komiteja. Kāda kopumā ir panāktā tā Eiropas parlamenta pozīcija šajā jautājumā? Es saprotu, ka par to balsos nākamnedēļ. Jā, man ļoti pozitīvi pārsteidz to, ka no Eiropas parlamenta politiskajām grupām tātad nozīmētie sarunu vedēji, mēs praktiski visos jautājumos bijām viensprāts. Ir jābūt spēcīgai regulai, kas nenosaka nekādus izņēmumus, lai nav tā, ka tur, nezinu, Ungārija vai Slovākija vai vēl kāds saka, ka mums ir īpaša situācija, mums vajag izņēmumus šajā regulā. Arī bija vienprātība uz to, ka mums vajag termiņus par šīs gāzes un naftas atteikšanos saīsināt, jo komisijas oriģinālais piedāvājums ir sākot ar 2028. gadu, mēs to paģēram 2027. gadu, ar 2026. gadu 1. janvāri jau visi īstermiņa līgumi, viss vairs nevar būt Krievijas gāze un nafta, kas attiecās uz ilgtermiņu, tad mēs uzstājam to, ka tam jābūt ir 27. gada 1. janvāri. Papildus esam iestrādājuši arī to, ka ne tikai nafta un gāze, bet arī naftas produkti arī tiek pilnībā izslēgti no Eiropas tirgus. Un šeit mēs arī runājam ne tikai par importu gāzes un naftas, bet arī par uzglabāšanu. Kā aizliedzam uzglabāt Eiropas Savienības gāzes uzglabāšanas infrastruktūrās tajā skaitā. Tāpat arī paģēram diezgan caurspīdīgas prasības par izcelsmi. Un ne tikai, ka ir prasība, jo, ja ir prasība, tad jānosaka ir atbildība, jo šo prasību neizpild. Līdz ar to mēs arī ir paredzēti sodi tiem, kas šo regulu vai mēģina apiet, vai pārkāpj. Sods vismaz izdevās, domāju, ka tas ir pozitīvi, ka mēs vienojāmies par minimālo slieksni, tātad 5% no konkrētā uzņēmuma globālā apgrozījuma, ja viņš pārkāp šo regulējumu. Un panāca to, ka mums nenosakam maksimālo, jo šo sodu piemēro dalībvalstis. Dalībvalstu kompetentās iestādes, tā ir muita, Eiropas līmenī tas ir arī Olafs. Un tad, dalībvalsts var pašas izvērtēt, vai maksimālais ir 30% no globālā apgrozījuma, 150%. To atstājot dalībvalsts ziņā, jo tā negatīvā ietekme pārkāpjot šo regulu, viņi no dalībvalstīm atšķiras. Jā, mums ir ļoti labi. Baltijas valstīs mēs Krievijas gāzi jau labu laiku neiepērkam, bet tomēr infrastruktūra, kas savienojamības ziņā, kāds var ļaunprātīgi mēģināt izmantot, un mums ir tiesības, ja mēs konstatējam, ka infrastruktūra Krievijas gāzes pārvadāšanai caur Latviju tiek īstenot, tad mēs varam piemērot attiecīgus sodus. Un tad tā kopsavilkot, tas nozīmē, ka no gada X, vai tas būs 26. vai 27. tad jau vēl vienosies, tad nekādas Krievijas gāzes, nekādas Krievijas sašķidrinātās. Arī sašķidrinātās gāzes, tajā skaitā gāzes termināļi, tur arī ir noteikts pienākums, ka nevar apkalpot Krievijas uzņēmums. Un šeit arī ne tikai Krievijas uzņēmums, to arī izdevās panākt, ka šim bija, ka ir liela ietekme uzņēmumos Krievijai. Tātad tas nozīmē 50% un vairāk ir Krievijā reģistrētam vai Krievijas pilsonim kontroli. Pēc mana priekšlikuma, vismaz Eiropas parlamenta pozīcija būs, ka mēs nosakam īpaši liela, ne īpaši liela, bet kā viņi nodefinē? Nozīmīgi ietekme. Tas nozīmē 20% un vairāk. Un kādēļ šis ir būtiski? Skaidrs, ka Krievija mēģinās meklēt caurumus regulējumā vai šo procentu nosacījumu, ka pārdalīs daļas vai vēl kaut ko offshoros noliks čaulus kaut kādās kompānijās. Arī tur, ja 20% un vairāk piederēs Krievijas reģistrētam uzņēmumam vai individam, attiecīgi viss tas ir praktiski jāpārkāpums. Un būtiski ir, ka šis regulējums, šīs nav sankcijas. Tā ir tirdzniecības politika, un kas ir labi, un tā ir tā labā ziņa, ka šis ir pastāvīgs regulējums, kas nav saistīts ar sankciju politiku. Jo sankcijas
Eiropas Savienībā ik pa 6 mēnešiem ir jālem par to pagarināšanu, izbēgšanu, papildināšanu. Vai tā? Regulējums šeit viņš ir konstants regulējums, kas neatkarīgi no tā, kāda ir situācija frontē vai kāds ir kara iznākums, viss Eiropas Savienība atsakās no Krievijas gāzes un naftas.